Mūsdienās attīstoties tehnoloģijām, ir gadījumi, kad tiek aiziets prom no tradīcijām, un it īpaši, ja ir runa par pārtiku. Mēs arvien vairāk pievēršam uzmanību tam, kas no kā ir taisīts, arī ja runa ir par saldējumu. Tāpatās kā 20 gadus atpakaļ joprojām iepērkam piena krējumu, saldo krējumu, un no tiem arī ražojam mūsu produkciju. Rujens saldējums nav upurējis savu kvalitāti un savus izēvielas, skrienot pēc lētākas pašizmaksas. Kādi ir jaunumi kompānijai? Pagājušā gadā Rujens saldējumam izdevās palaist ražošanā jaunu produktu uz kociņa. Tas bija diezgan sarežģīts process, jo saldējuma masa, kas tiek ražot no piena un krējuma, viņa ir daudz grūtāk sasniegt stabilitāti, kuru varētu uzlikt uz kociņa nekā ar augu maisījumiem. Un šogad esam ielikuši jaunus produktus tirgū, kas ir citronu, piena saldējums, tīri piena saldējums ar pazeminātu augu saturu. Ļoti labi šogad pārdošanas rezultāts parādīs mūsu jaunais saldējums uz kociņa ar upēņu ievārījumu. Bet kā ir ar mums patērētājiem? Vai mēs tā kārtīgi saprotam, ko iegādājamies? Nevienmēr patērētājs saprot un uzreiz jūt atšķirības tā kvalitatīvu produktu un nē. It sevišķi bērni, ja, jo bērns ļoti bieži var ietekmēt ar mārketinga pasākumiem, ar reklāmu, ar spožiem iepakojumiem, ar krāsainām piedevām, ja, un tā tālāk, un arī garšu bērni nevienmēr atšķir. Un bērnu garšas kārpiņas dažkārt ir tik tālu pieradināts pie visādām ķīmiskām lietām, ka viņi jau tādu īstu produktu vairāk ne sevišķi arī mīl, kā piemēram pienu, krējumu, biezpienu un tā tālāk, bet es domāju, ka visiem vecākiem, visiem cilvēkiem, kas rūpējās par savu un savu bērnu veselību, vispirmām kārtām vajadzētu sekot līdzi produktu sastāvam, jo arī lielie ražotāji, protams, likuma ietvaros, bet tomēr spēlējās ar vārdiem piens, krējums, un jā, arī televīzijas ruļos mēs redzam, ka uzņēmumi uzsver to, ka šis ir piena krējums, saldējums nevienmēr tā ir un lielākoties tā nav. Un ja mēs papētam šos iepakojumu otrās puses, tad tur visnotaļ ir minimāls piedevas krējuma vai piena. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka ļoti nozīmīgi ir sekot līdz otrās puses satura norādījumam, jo sastāvdaļām jābūt sarindotam ir dilstošā secībā. Līdz ar ko jūs izlasiet pirmos divus nosaukumus, ja tur ir ūdens, augu tauki vai kaut kādas vēl ļoti zinātniski nosaukumi, tad ir skaidrs, ka tur nav piena un krējuma. Ja normālam saldējumam tomēr vajadzētu būt pirmajos divos nosaukumos sastāvdaļās uzreiz ierakstītām vai piens vai krējums. Tas ļoti vienkārši. Ir arī otra galība. Mēs gribam būt pārāk gudri un bieži vien jaucam lietas, līdz galam tās neizprotot. Piena loma uzturā ir vienkārši nenovērtējama. Un sevišķi mūsu platuma grādos, kur piena rūpniecība un ieguve ir attīstīta gadsimtiem ilgi, un droši vien nevajadzētu lasīt austrumu gudro grāmatas, kur saka, ka piens pieaugušam pieaugušam vispār nav vajadzīgs, ir vajadzīgs tikai zīdainim. Katrā ziņā bieži vien tas, kas Latvijā notiek, sajauc šīs teorijas, un mēs nepaskatāmies, kur mēs gadsimtiem esam dzīvojuši uz mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Bet kopumā mūsu platuma grādos bērns nav iedomājams bez piena produktiem.